Apskatam vieglos uzdevumus, kas varētu gadīties eksāmenā. Dota funkcija y no x ir vienāds ar 2 pakāpē x plus 1 mīnus 4x un aprēķini g no mīnus 2. Reāli tas, kas te ir jāsaprot pieraksts. Tātad paskatāmies, ja šeit man ir x, iekavās g no x, un šeit ir rakstīts g no mīnus 2, tas nozīmē, ka x vietā visur jāieliek vienkārši divnieki. Tātad visi, cik x man ir, tur man ir jāieliek divnieks. Un tātad aprēķinot g no mīnus 2, tā to izrunā g no mīnus 2. Tātad es rakstīšu g no mīnus 2 vienāds. Tātad, ja man šeit ir mīnus divnieks x vietā, tad arī visur pārējās vietās es likšu šo mīnus divnieku. Tātad 2, tālāk pakāpē mīnus 2 plus 1, visur, kur ir mīnus zīmes, drošības labad var ielikt iekavas, tad es nekad nekļūdīšos. Tālāk mīnus 4, neuzrakstītā reizināšanas zīme, un atkal, tātad man tur ir x, tātad man šeit ir jābūt mīnus divniekam, un drošības labad iekavās. Tālāk, protams, ka es varu darīt dažādi. Es varu rēķināt galvā, ja es to protu. Ja es to neprotu, paņemu kalkulātoru un saspaidu visu kalkulatorā. Tātad 2, atrodu, kur man ir pakāpe. Pakāpe man ir ar tādu, kalkulatorā parasti ar tādu dažādi varianti ir, tāpēc es nerādīšu šajā kalkulatorā, jo var gadīties, ka dažādi ir. Tātad 2 pakāpē mīnus 2 plus 1, tātad ir mīnus 1, mīnus 4 reiz mīnus 2 ir plus 8, un tālāk man ir jāpaskatās, kā 2 mīnus pirmajā pakāpē, tātad vai es to spiežu kalkulatorā, vai apskatos formulu lapā, kā mīnus entā pakāpe, kur man pārveidojas šādi. Tātad būs 1 dalīts ar 2 pirmajā plus 8. Un tātad 8 un 1 puse. Saskaitot. Viss. Vairāk nekā te nav. Ļoti līdzīgs uzdevums, bet citādāk pierakstīts, ir dota funkcija, un man ir jāizrēķina, tad arī dota šāda veida funkcija, aprēķina funkcijas vērtība, ja x ir 3. Patiesībā tas nozīmē pilnīgi to pašu. Tātad visās tajās vietās, kur man ir x formulā, es ielikšu skaitli 3. Jā, tātad man te x ir 3, un tātad rakstu. Drošības labad, matemātiskā pieklājība prasa, lai es te arī ielikt iekavās to trīnieku, es rēķinu, bet ja neielikšu, nebūs kļūda, vienādības zīme, un atkal visur x vietā es lieku trīnieku un atceros, ka starp piecinieku un x ir reizināšanas zīme. Un tieši tāpat zem daļsvītras. Tā kā šeit nav negatīvs skaitlis, tad es arī te nekur iekavas neliku. Un atliek tikai izrēķināt 5 reiz 3, 15, mīnus 3, 3 plus 1, uzrakstīšu vēlreiz, lai būtu, un 15 mīnus 3 ir 12, te ir 4, gala rezultāts 3. Tā arī tas arī ir visa uzdevuma aprēķins.